Jā, mums ir šis darba spektrs, kas ir uzlikts, bet tas, ko mēs katru dienu atklājam un redzam neizdarības daudzu gadu garumā, neizdarīts 10 pat gadu, 15 gadu, un kas tagad samilzuši krīt uz valdības galda katru dienu man. Varat minēt? Jā, ļoti elementāri, piemēram, kiberdrošība. Tas nebija tas, ko es ekspektēju. Man likās, pie tiem miljardiem, ko mēs tērējam digitālajā no Eiropas fondiem naudu tieši IKT jautājumos un stiprinam, un mēs to stiprinājam valsts pārvaldē. Ļoti liels naudas aizgāja valsts pārvaldē atvesaļošanās fondā, jūs atceraties, ja? Mēs esam bijuši par naudas apgūšanas mašīnu, nevis reāli lietā, kas būtu vajadzīgs. Un kiberdrošība parādīja mūs sliktākās. Nav pieņemami, ka mums ir taisīti auditi, tad ir auditēti šie caurumi katru gadu ar pārbaudēm par kiberuzbrukumu. Un visos auditos ir uzrakstīts, ķeksīts, jā, viss ir kārtībā. Un kā var ķeksīts būt kārtībā pie situācijas, ka ievainojamība bija tieši programmatūras atjaunošanā, kas nav notikusi, ja es nemaldos, 5 gadus. Tad arī kā var pārbaudīt, būt bijis pārbaudīts, ka ir kārtībā, bet dzīvē nav kārtībā, un tas ir apgūšanas mašīna. Valsts aparāts ir izveidots, tas, kas man visvairāk pārsteidz, viņš ir naudas apgūšanas mašīna. Gan, ja mēs runājam par Eiropas projektiem, gan mēs runājam par zaļo kursu, viss ir fokusēts uz apgūšanu. Nevis kā tā nauda liederīgi kalpot Latvijas ekonomikai, Latvijas, kā jūs paši redzat, arī IKT sistēmām, nē. Tā ir vienkārši apgūšanas mašīna. Tādā veidā turpināt mēs nedrīkstam. Tā skaitā visos iepirkumos. Tieši tas ir iemesls, kāpēc mēs to sakām. Vai šo pašu arī var attiecināt uz Rail Baltica projektu, vai arī šeit ir bijusi naudas apgūšanas problēma? Precīzi. Tieši tik precīzi. Rail Baltica es šobrīd esmu iedzinājies vairāk no tās informācijas, jo es meklēju konsultants. Pilnīgi neatkarīgs ārējais konsultants. Konsultants šobrīd dara darbu, 2 nedēļu laikā būs finalizēts šis reports, kas 8 mēnešu laikā pilnīgi neatkarīgi, tā kā nav iesaistīts. Jo visi, kas ir bijuši līdz šim, tie ir bijuši tieši iesaistīti. Tiešām uzticīgi tiem dokumentiem nav. Es neuzticos viņiem, tāpēc, ka es redzēju muļķības. Galvenais, ko šis viss projekts ir radījis, ir, ka ir uzlikts, ka 2050. gadā, pēc pēdējā pētījuma, 24. Boston Consulting pētījuma, ka ar Rail Baltica brauks 53 miljoni pasažieru. 11. gadā bija tāds pats pētījums, kas norādīja, ka būs 3,4 miljoni. 3,4 miljoni 53. Kas mums te baby booms notiks? Uz kā pamata ir šāda miljona? Un ko tas nozīmē? Tas automātiski nozīmē. Vai mēs nepazaudētu nacionālu aviokompāniju? Jā. Nav uz galda risinājumi. Šeit man visvairāk pārsteidz šeit situācija tāda, un te mēs nonākam pie lielākās problēmas mums. Air Baltica kā tāds kā uzņēmums ir noalgojis lielāko haizivi, kā teikt, konsultantu, kas palīdz uzņēmumam rast risinājumus un šos zīmēt nākotnes perspektīvas un mūsu konsultantu turētājs nav paņēmis nec konsultantu, nec ko. Mums taču ir jābūt kompetencijai pārvaldīt uzņēmumu. Tas ir viens. Numur 2, kur vēl startautisku aviācijas uzņēmumu. Tātad valsts intereses un kā kapitāla daļa turētāji vispār netiek pārstāvēts. Šobrīd ir cilvēks, un es nepārmetu cilvēkam, tāpēc, ka viņiem ir jāpārvalda Latvijas pasts, Latvijas dzelzceļs, Rail Baltica, Eiropas dzelzceļa līnijas, LVRTC, Latvijas ceļi, plejāda. Un mēs šim cilvēkam prasam tagad atbildību par Air Baltica, ja? Un mēs neesam nokonsultējuši. Mums nav konsultants, kas pārstāvētu mūsu intereses. Es neredzu iespēju Air Balticam lidot bez strateģiskā investora. Te ir jābūt strateģiskam investoram. Līdz šim, ko es esmu paskatījies visus papīrus atpakaļ, viss murks ir sācies ar to, ka Minhausens ir atnācis un pateicis 100 lidmašīnas mums vajag 100 lidmašīnas un mums būs 10 miljoni pasažieru. 2 reizes vairāk. Šis ir mūsu stāsts. Tagad uzdevs jautājumu, kur ir pamatojums šādam biznesa plānam apakšā? Kur ir skaitļi? Kādā veidā jūs to panāksiet? Vienkārši ir atnākts, jā, izskatās skaisti. Bet izskatās, ka jūs tos jautājumus noteikti esat gatavs uzdot. Es esmu gatavs, bet es gribētu, man nav tiesības to uzdot. Un man neliekas nopietni, ka mēs šādā veidā pārvaldām valsts uzņēmumus. Un tā ir tā lielākā problēma, ko es esmu identificējis mūsu valstī, ka mēs nevaram atļauties kā valsts tik bezatbildīgi pārvaldīt mūsu uzņēmumus. Tā izskaitā šo un visus citus. Un vai tur būtu kaut kas maināms kārtībā? Jā, obligāti jāmaina. Mēs nevaram vairs atļauties šādā veidā politiski neprofesionāli to uzraudzīt.